Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Viens no Latvijas rekordiem, kas man pieder, ir baļķu celšana. Raimonds Bergmans, kas pacēla 190 kg. Tas notika sacensībās Maskavā, un uz to brīdi tas skaitījās pasaules rekords. Un, jā, viņš diezgan ilgu laiku Latvijā netuvu neviens nebija tam. Un tad vienā sacīkstais Dainis Zāģeris pacēla 200 kg. Un tad atkal bija tā liels posms, ka nenotika tādas sacīkstes, kur uz maksimālo svaru tur ceļ to baļķi. Un tad Latvijā uzrīkoja tādu piemiņas kausu mūsu spēkvīram, kurš diemžēl aizgāja aizsaulē. Un tur man izdevās pacelt 205 kg. Un es biju, tā kā tas man ļoti tuvs cilvēks bija, tas jau bija tā emocionāli patīkami, ka viņa kausa izcīņā es uzvarēju, un plus es vēl uzstādīju jaunu Latvijas rekordu. Un tajā pašā gadā, arī tepat Mācinas pagastā notiekošajās sacensībās, es otro reizi laboju Latvijas rekordu un pacēlu jau 210 kg. Tā kā tas gads bija tāds riktīgi tāds. Bija arī ciemiņi no Lietuvas. Tās bija oficiālas sacensības ar visiem tiesnešiem un visu pārējo. Un šis rekords joprojām nav pārsteigts, bet es ļoti ceru, ka mūsu jaunais talants Valentīns Klavinskis drīz to izdarīs, jo viņam ir ļoti labas dotības uz to. Un es tikai priecāšos par viņu. Jauks cilvēks vienkārši viņš ir, un tāpēc man nav jaukiem cilvēkiem es novēlu visu to jaukāko, kā teikt. Un nav nekāds iebildums, ka labam cilvēkam tiek kaut kas labs. Ir nodoms te pašā spēka vilkmē labot Latvijas rekordu, paceļot virs 430 kg. Un es šogad, nezinu, vai tas izdosies, bet es ceru, ka varētu uz nākošo gadu iet uz visiem 100 tikai tam vingrinājumu. Tā kā es jau iepriekš teicu, ka tagad es vairāk tā priekš sevis, priekš savām sajūtām un trenējos un gribas pārbaudīt sevi, cik es varu. Es pagājušajā pacēlu 430, kas bija Latvijas rekords, un tad es gribu uzstādīt šajā vingrinājumā, lai es te būtu vienīgais, nevis, ka tur atkārtojas, kā teikt.